Labdien! Labdien klātesošie, labdien visi tie, kuri mūs vēro tiešsaistē. Mani sauc Andris Bulis un man ir patiesi liels gods un prieks lasīt diktātu otrajā vispasaules diktātā latviešu valodā. Lasīšu īpaši šim notikumam sarakstītu tekstu, to es rakstījis Pauls Bankovskis. Ja zālē ir Paula cienītāji, viņa darbu lasītāji zina, ka Paulim ir ļoti interesanta dzīves uztvere, viņš ir pilns ar humoru, un šis teksts ir ļoti lirisks, kas liek aizdomāties par to, cik mums ir šķietami gara dzīve, bet patiesībā tā ir ļoti īsa. Sākotnēji es jūs iepazīstināšu ar tekstu, nolasot to pilnībā. Tad lasīšu katru teikumu atsevišķi, un pēc tam to vēl pa daļām, jo ir teikumi, kas ir gari. Un pēc tam vēlreiz šo teikumu pilnībā. Tad jums tiks dotas 7 minūtes, katram pašam ar sevi un tekstu, pabeigt iesākt to vai pārlasot to, vēlreiz pārlasot, un tad pēc 7 minūtēm es lasīšu visu tekstu vēlreiz pilnībā. Nu un tad es ceru jūs nopietnās sejas redzēt smaidīgi, dosieties ārā un pie galdiņa, kur reģistrējāties, nodosiet arī savus darbus. Es domāju, ka ir skaidrs, ja ir jautājumi, jautājiet, bet es domāju, mēs darba gaitā sapratīsim, kā tas viss notiek, un jautājumi varbūt būs tikai pēc tam. Nu, ko es domāju, nekavēsim laiku. Vēlreiz liels prieks, ka jūs brīvdienās radāt laiku atnākt, un pats galvenais drosme jums ir. Tā, Pauls Bankovskis. Pavisam vienkāršs stāsts. Tie, kuriem ir ziedi un kuri esat atnesuši dāvanas, nāciet šeit, mudina pasākumu vadītāja. Palūk, te ir vāzes un galdiņš. Viesi klusinātās balsīs vai ar tikko manāmu galvas mājienu sasveicinājušies ieņem vietas. Pagaidām neapsēsdamies, daži paliek stāvam vai nu pārējiem aiz muguras vai pie pašām durvīm. Tuviniekiem paredzētās vietas ir rezervētas, uz krēsliem novietojot mazus lauku ziedu pušķīšus. Zem balošu pelēkā vakarkleitā tērptas kundzes pirkstiem iedziedas sintezators un piebalsojot saksofonam viegls caurvējš sašūpo sveču liesmas. Ej, laimiņa, tu pa priekšu. Es tavās pēdiņās izjusti deklamē pasākuma vadītāja. Šodien dzīves ceļamaizi dāvājam mazajam Guntim. Droši vien izbijies no svešās balss un sajutis daudzo viesu klātbūtni, zīdainis ieraudas, taču norimst, iesēdināts ziedu vijām rotātās šūpolēs. Un tad pienāk kārta dāvanu pasniegšanai un kopīgam fotomirklim. Kāds kā jau allaž no aizkustinājuma šņukst. Diplomu un grāmatu ar ierakstu absolventiem pasniedz pats sirmais direktors. Tā kā Gunta sekmes ir izcilas, viņš uz skatuves iziet pirmais. Uz groziņu vakaru ikvienam bija piekodināts nākt ar līku padusi, proti ar mājās pagatavotu cienastu. Atskan svinīga mūzika. Vedējiem un jaunajam pārim ienākot viesi strauji un trokšņaini pieceļas. Ieraudas viole, ceremonijas vadītāja teica svinīgus vārdus, vaicādama, vai viņi ir gatavi viens otru ņemt par vīru un sievu. Pēc tam tiek pārmīti gredzeni un skūpsti un apsveikumi. Uzņēmuma vadītāja izsaukti čaklākie un visilgāk nostrādājušie aizdedz sveces kādā no apaļu gada skaitļu rotātiem svečturiem. Guntim pienācis laiks iedegt sveci 40 gadu svečturī un saņemt čaukstīgā celofānā ietītu vatētu segu. Ne tik vien mazbērniem, bet arī bērniem savās vietās nepacietīgi dīdoties, visi ceļas kājās un aplaudē. Runu un apsveikumu starplaikā uzstājas koris, tad melodiju pārtver pūtēju trio, mežraks, baritons un tuba. Šķirstam tiek uzlikts vāks. Kāds klusām teica, ka Guntis bijis labs cilvēks un iespējams piebilst vēl kaut ko, taču zvaniķis sāk zvanīt zvanu. Tad nekas cits vairs nav dzirdams. Lūk, arī šis teksts. Tagad es lasīšu katru teikumu pilnībā, atsevišķi, pēc tam dalīšu to pa daļām un lasīšu vēlreiz pilnībā.
Pārbaudam, vai pildspalvas raksta. Tātad virsraksts pavisam vienkāršs stāsts. Pavisam vienkāršs stāsts. Jaunā rindkopā. Tie, kuriem ir ziedi un kuri esat atnesuši dāvanas, nāciet šeit, mudina pasākuma vadītāja. Tie, kuriem ir ziedi un kuri esat atnesuši dāvanas, nāciet šeit. Tie, kuriem ir ziedi un kuri esat atnesuši dāvanas, nāciet šeit. Mudina pasākuma vadītāja. Tie, kuriem ir ziedi un kuri esat atnesuši dāvanas, nāciet šeit, mudina pasākuma vadītāja. Palūk, te ir vāzes un galdiņš. Palūk, te ir vāzes un galdiņš. Palūk, te ir vāzes un galdiņš. Jaunā rindkopā. Viesi klusinātās balsīs vai ar tikko manāmu galvas mājienu sasveicinājušies ieņem vietas. Viesi klusinātās balsīs Viesi klusinātās balsīs vai ar tikko manāmu galvas mājienu sasveicinājušies, vai ar tikko manāmu galvas mājienu sasveicinājušies, ieņem vietas. Viesi klusinātās balsīs vai ar tikko manāmu galvas mājienu sasveicinājušies, ieņem vietas. Pagaidām neapsēsdamies, daži paliek stāvam, vai nu pārējiem aiz muguras, vai pie pašām durvīm. Pagaidām neapsēsdamies, daži paliek stāvam, vai nu pārējiem aiz muguras, daži paliek stāvam, vai nu pārējiem aiz muguras, vai pie pašām durvīm.
Pagaidām neapsēsdamies, daži paliek stāvam, vai nu pārējiem aiz muguras vai pie pašām durvīm. Tuviniekiem paredzētās vietas ir rezervētas, uz krēsliem novietojot mazus lauku ziedu pušķīšus. Tuviniekiem paredzētās vietas ir rezervētas. Tuviniekiem paredzētās vietas ir rezervētas. Uz krēsliem novietojot mazus lauku ziedu pušķīšus. Uz krēsliem novietojot mazus lauku ziedu pušķīšus. Tuviniekiem paredzētās vietas ir rezervētas, uz krēsliem novietojot mazus lauku ziedu pušķīšus. Zem balošpelēkā vakarkleitā tērptas kundzes pirkstiem iedziedas sintezators un piebalsojot saksofonam viegls caurvējš sašūpo sveču liesmas. Zem balošpelēkā vakarkleitā tērptas kundzes pirkstiem. Zem balošpelēkā vakarkleitā tērptas kundzes pirkstiem. Iedziedas sintezators. Un piebalsojot saksofonam, viegls caurvējš sašūpo sveču liesmas. Viegls caurvējš sašūpo sveču liesmas. Zem balošpelēkā vakarkleitā tērptas kundzes pirkstiem iedziedas sintezators un piebalsojot saksofonam viegls caurvējš sašūpo sveču liesmas. Jaunā rindkopā. Ej, laimiņa, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās, izjusti deklamē pasākuma vadītāja. Ej, laimiņa, tu pa priekšu. Es tavās pēdiņās. Izjusti deklamē pasākuma vadītāja. Ej, laimiņa, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās, izjusti deklamē pasākuma vadītāja. Šodien dzīves ceļamaizi dāvājam mazajam Guntim. Šodien dzīves ceļamaizi dāvājam mazajam
Guntim. Šodien dzīves ceļamaizi dāvājam mazajam Guntim. Droši vien izbijies no svešās balss un sajutis daudzo viesu klātbūtni, zīdainis ieraudas, taču norimst, iesēdināts ziedu vijām rotātās šūpolēs, un tad pienāk kārta dāvanu pasniegšanai un kopīgam fotomirklim. Droši vien izbijies no svešās balss un sajutis daudzo viesu klātbūtni, droši vien izbijies no svešās balss un sajutis daudzo viesu klātbūtni, zīdainis ieraudas, taču norimst. Zīdainis ieraudas, taču norimst. Iesēdināts ziedu vijām rotātās šūpolēs. Iesēdināts ziedu vijām rotātās šūpolēs. Un tad pienāk kārta dāvanu pasniegšanai, un tad pienāk kārta dāvanu pasniegšanai, un kopīgam fotomirklim. Un kopīgam fotomirklim. Lūk, tagad viss garākais teikums diktātā kopīgi. Droši vien izbijies no svešās balss un sajutis daudzo viesu klātbūtni, zīdainis ieraudas, taču norimst, iesēdināts ziedu vijām rotātās šūpolēs, un tad pienāk kārta dāvanu pasniegšanai un kopīgam fotomirklim. Kāds, kā jau allaž no aizkustinājuma šņukst. Kāds, kā jau allaž no aizkustinājuma šņukst. Kāds, kā jau allaž no aizkustinājuma šņukst. Jaunā rinda kopā. Diplomu un grāmatu ar ierakstu absolventiem pasniedz pats sirmais direktors. Diplomu un grāmatu ar ierakstu absolventiem pasniedz pats sirmais direktors. Ar ierakstu absolventiem pasniedz pats sirmais direktors. Diplomu un grāmatu ar ierakstu absolventiem pasniedz pats sirmais direktors. Tā kā Gunta sekmes ir izcilas, viņš uz skatuves iziet pirmais. Tā kā Gunta sekmes ir izcilas, viņš uz skatuves iziet
pirmais. Tā kā Gunta sekmes ir izcilas, viņš uz skatuves iziet pirmais. Uz groziņu vakaru ikvienam bija piekodināts nākt ar līku padusi, proti ar mājās pagatavotu cienastu. Uz groziņu vakaru ikvienam bija piekodināts nākt ar līku padusi. Ikvienam bija piekodināts nākt ar līku padusi. Proti ar mājās pagatavotu cienastu. Proti ar mājās pagatavotu cienastu. Uz groziņu vakaru ikvienam bija piekodināts nākt ar līku padusi, proti ar mājās pagatavotu cienastu. Jaunā rindkopā. Atskan svinīga mūzika. Atskan svinīga mūzika. Vedējiem un jaunajam pārim ienākot, viesi strauji un trokšņaini pieceļas. Vedējiem un jaunajam pārim ienākot, vedējiem un jaunajam pārim ienākot, viesi strauji un trokšņaini pieceļas. Viesi strauji un trokšņaini pieceļas. Vedējiem un jaunajam pārim ienākot, viesi strauji un trokšņaini pieceļas. Ieraudas viole. Ceremonijas vadītāja teica svinīgus vārdus, vaicādama, vai viņi ir gatavi viens otru ņemt par vīru un sievu. Ieraudas viole. Ceremonijas vadītāja teica svinīgus vārdus. Ceremonijas vadītāja teica svinīgus vārdus. Vaicādama, vai viņi ir gatavi. Vaicādama, vai viņi ir gatavi. Viens otru ņemt par vīru un sievu. Viens otru ņemt par vīru un sievu. Ieraudas viole. Ceremonijas vadītāja teica svinīgus vārdus, vaicādama, vai viņi ir gatavi viens otru ņemt par vīru un sievu. Pēc tam tiek pārmīti gredzeni un skūpsti un apsveikumi. Pēc tam tiek pārmīti gredzeni un skūpsti. Pēc tam tiek pārmīti gredzeni un skūpsti. Un apsveikumi.
Pēc tam tiek pārmīti gredzeni un skūpsti un apsveikumi. Jaunā rinda kopā. Uzņēmuma vadītāja izsaukti čaklākie un visilgāk nostrādājušie aizdedz sveces kādā no apaļu gada skaitļu rotātiem svečturiem. Uzņēmuma vadītāja izsaukti čaklākie un visilgāk nostrādājušie, čaklākie un visilgāk nostrādājušie, aizdedz sveces, kādā no apaļu gada skaitļu rotātiem svečturiem. Kādā no apaļu gada skaitļu rotātiem svečturiem. Uzņēmuma vadītāja izsaukti čaklākie un visilgāk nostrādājušie aizdedz sveces kādā no apaļu gada skaitļu rotātiem svečturiem. Guntim pienācis laiks iedegt sveci 40 gadu svečturī un saņemt čaukstīgā celofānā ietītu vatētu segu. Guntim pienācis laiks iedegt sveci 40 gadu svečturī. Guntim pienācis laiks iedegt sveci 40 gadu svečturī. Un saņemt čaukstīgā celofānā ietītu vatētu segu. Un saņemt čaukstīgā celofānā ietītu vatētu segu. Guntim pienācis laiks iedegt sveci 40 gadu svečturī un saņemt čaukstīgā celofānā ietītu vatētu segu. Ne tik vien mazbērniem, bet arī bērniem savās vietās nepacietīgi dīdoties, visi ceļas kājās un aplaudē. Ne tik vien mazbērniem, bet arī bērniem savās vietās nepacietīgi dīdoties, bet arī bērniem savās vietās nepacietīgi dīdoties, visi ceļas kājās un aplaudē. Visi ceļas kājās un aplaudē. Ne tik vien mazbērniem, bet arī bērniem savās vietās nepacietīgi dīdoties, visi ceļas kājās un aplaudē. Runu un apsveikumu starplaikā uzstājas koris. Tad melodiju pārtver pūtēju trio – mežraks, baritons un tuba. Runu un apsveikumu starplaikā uzstājas koris. Runu un apsveikumu starplaikā uzstājas koris.
Tad melodiju pārtver pūtēju trio. Tad melodiju pārtver pūtēju trio. Mežraks, baritons un tuba. Mežraks, baritons un tuba. Runu un apsveikumu starplaikā uzstājas koris. Tad melodiju pārtver pūtēju trio. Mežraks, baritons un tuba. Jaunā rindkopā. Šķirstam tiek uzlikts vāks. Šķirstam tiek uzlikts vāks. Kāds klusām teica, ka Guntis bijis labs cilvēks un iespējams piebilst vēl kaut ko, taču zvaniķis sāk zvanīt zvanu, tad nekas cits vairs nav dzirdams. Kāds klusām teica, ka Guntis bijis labs cilvēks. Ka Guntis bijis labs cilvēks. Un iespējams piebilst vēl kaut ko. Un iespējams piebilst vēl kaut ko. Taču zvaniķis sāk zvanīt zvanu. Taču zvaniķis sāk zvanīt zvanu. Tad nekas cits vairs nav dzirdams. Tad nekas cits vairs nav dzirdams. Kāds klusām teica, ka Guntis bijis labs cilvēks un iespējams piebilst vēl kaut ko, taču zvaniķis sāk zvanīt zvanu, tad nekas cits vairs nav dzirdams. Lūk, tāds teksts. Gluži kā sacensībās spiežu starts un jūsu rīcībā 7 minūtes.
Vēl minūte. Un tāda nolasīšu visu tekstu pilnībā vēlreiz. Pavisam vienkāršs stāsts. Tie, kuriem ir ziedi un kuri esat atnesuši dāvaniņas, nāciet šeit, mudina pasākuma vadītāja. Palūk, te ir vāzes un galdiņš. Viesi klusinātās balsīs vai ar tikko manāmu galvas mājienu sasveicinājušies ieņem vietas. Pagaidām neapsēsdamies, daži paliek stāvam vai nu pārējiem aiz muguras vai pie pašām durvīm. Tuviniekiem paredzētās vietas ir rezervētas uz krēsliem novietojot mazus lauku ziedu pušķīšus. Zem baloša pelēkā vakarkleitā tērptas kundzes pirkstiem iedzieda sintezators un piebalsojot saksofonam viegls caurvējš sašūpo sveču liesmas. Ej, laimiņa, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās. Izjusti deklamēja pasākuma vadītāja. Šodien dzīves ceļamaizi dāvāja mazajam Guntim. Droši vien izbijies no svešās balss un sajutis daudzo viesu klātbūtni zīdainis ieraudas, taču norimst. Iesēdināt ziedu vijām rotātās šūpolēs, un tad pienāk kārta dāvanu pasniegšanai un kopīgam fotomirklim. Kāds, kā jau allež no aizkustinājuma, šņukst. Diplomu un grāmatu ar ierakstu absolventiem pasniedz pats sirmais direktors. Tā kā Gunta sekmes ir izcilas, viņš uz skatuves iziet pirmais. Uz groziņu vakaru ikvienam bija piekodināts nākt ar līku padusi, proti ar mājās pagatavotu cienastu. Atskan svinīga mūzika. Vedējiem un jauniem pārim ienākot, viesi strauji un trokšņaini pieceļas. Ieraudas viole, ceremonijas vadītāja teica svinīgus vārdus, vaicādama, vai viņi ir gatavi viens otru ņemt par vīru un sievu. Pēc tam tiek pārmīti gredzeni un skūpsti un apsveikumi. Uzņēmuma vadītāja izsaukti čaklākie un visilgāk nostrādājušie aizdedz sveces kādā no apaļu gada skaitļu rotātiem svečturiem. Guntim pienācis laiks iedegt sveci 40 gadu svečturī un saņemt čaukstīgā celofānā ietītu vatētu segu. Ne tik vien mazbērniem, bet arī bērniem savās vietās nepacietīgi dīdoties, visi ceļas kājās un aplaudē. Runu un apsveikumu starplaikā uzstājas koris, tad melodiju pārtver pūtēju trio, mežraks, baritons un tuba. Šķirstam tiek uzlikts vāks. Kāds klusām teica, ka Guntis bijis labs cilvēks un iespējams piebilst vēl kaut ko, taču zvaniķis sāk zvanīt zvanu, tad nekas cits vairs nav dzirdams.